Kas ir izdevīgāk, pirkt vai īrēt mājokli? Cilvēku izvēle būtiski ietekmē tas, cik strauji aug dzīvokļu cenas un īres maksas. Pašreizējā situācija Rīgā liecina, ka īrēt dzīvokļus kļūst aizvien neizdevīgāk, un daļa iedzīvotāji ir atsākuši pirkt mājokļus. Īres tirgo iedzienājās Monta Bitiniece. Tiem, kam gribas dzīvot Rīgas centrā, jārēķinās, ka dzīvokļa īres cenas kāpušas par teju 20%. Tomēr izrādās, lai iegūtu noskatīto mājokli, cilvēki gatavi krietni vien pārmaksāt noteikto īres cenu. Pieprasītākie ir dzīvokļi galvaspilsētas centrā, Purciemā, Teikā un tuvajā Pārdaugavā. Potenciālie īrnieki divistabu mitekļus par 250 latiem mēnesī izķiro dienas laikā, bet trīsistabu ar cenu pat līdz 400 latiem mēnesī nedēļā. Rīgā pietrūks labiekārtotu īres dzīvokļu, tādēļ maksa par tiem strauji aug. Jaunie projekti netika būvēti gandrīz 2 gadus, tādos apjomos, kā tas notika līdz šim. Ja mēs skatāmies kvalitatīvu piedāvājumu, tad kvalitatīvs piedāvājums vienkārši netiek no jauna piebūvēts klāt pašlaik. Līdz ar straujo īres cenu kāpumu cilvēki sliecas par labu mājokļu pirkšanai, nevis īrēšanai. Pēdējos 8 mēnešos mājokļu iegāde salīdzinot ar šo posmu pērn pieaugusi par teju 10%. Ja mēs skatāmies uz Rīgu, tad tās tendences ir vēl vairāk augošas, un tieši Rīgas rajons sastāv 40% no kopējiem darījuma apjomiem, un es pieņemu, ka šī tendence augs ņemot vērā iedzīvotāju koncentrāciju un biznesa koncentrāciju tieši Rīgā. Pētījuma rezultāti rāda, ka 3/4 Latvijas iedzīvotāju sapņo par savu privātu māju. Savukārt no tiem, kuri grib dzīvokli, 2/3 izvēlas mājokli jaunajā projektā. Reālā situācija rāda, ka tikai nedaudz vairāk par pusi Latvijas iedzīvotāju ir paši savu māju saimnieki, kaut gan ilgas pēc īpašuma tiesībām ir teju visiem. Mēs tomēr esam pircēju tauta. Citiem vārdiem, mēs gribam šo savu mājokli iegūt savā īpašumā. Un no visiem Latvijas iedzīvotājiem tie gandrīz 90%, kas ja vien viņam ir tāda iespēja, tad viņš labprāt mājokli pirktu. Īrētāji arī ir, bet tu iet tikai 5%. Galvenie kritēriji, pēc kuriem tiek izvēlēts mājoklis, ir tā cena vai īres maksa, kā arī ēkas kvalitāte un mājokļa platība. Mājokļu tirgu raksturo ierobežots piedāvājums un aizvien augoša pircēju interese. Turklāt nekustamo īpašumu tirgotāji prognozē, ka arī 2013. gadā īres cenas turpinās celties, tā veicinot mājokļu pirkšanas darījumu skaitu pieaugumu. Monta Bitiniece, Ingmars Stankēvičs, TV3 ziņas.